Tā, čau, Iveta. Esmu tavā jaunajā izstādē. Kāpēc mežs? Kā tu nonāci pie šīs tēmas? Jā, tā tēma droši vien bija aktuāla visu manu dzīvi, bet tādu pastiprinātu interesi man parādījās kā reiz pēc Covid, saistībā ar vieniem ministra kabineta pieņemtiem noteikumiem tobrīd, kas paredzēja koku ciršanas caurmēra samazinājumu. Proti, tas paredzēja, ka varēs cirst tievākus kokus. Tos noteikumus gan vēlāk Satversmes tiesa atcēla, bet jā, tas bija kaut kāds tāds mans sākuma punkts, kad es varbūt nolēmu pievērsties šai tēmai un aktualizēt un saprast, kas īsti notiek tieši ar vecajiem mežiem, jo mans izstādes tas centrālā tematika varbūt nav tik ļoti mežs kā tāds, bet tieši vecais mežs. Un tad vairāk gadu garumā es mēģināju rast kaut kādu veidu, kā par to runāt. Sākotnēji tā iecerē bija varbūt vairāk braukt un tiešām dokumentēt tos vecos mežus. Man bija karta, kas bija balstīta Latvijas meža dienesta meža inventarizācijas datos. Protams, šajos datos dominē tikai viens kritērijs, kā koku vecums, kas nebūtu nenosaka to, vai vispār tas mežs ir vecs vai nē. Bet tas bija vismaz kaut kāds tāds sākuma punkts, un sākot to darīt, es diezgan ātri vīlo šajā procesā, jo tas, ko es sapratu, ka tie dati īsti neatbilst realitātei. Tas pirmais, ko es secināju, ka tas vecais mežs ļoti fragmentārs, ka tie ir kaut kādi 1 līdz 5 hektāri, tādi nelieli nogabali, ļoti, ļoti izkaisīti. Un arī nokļūstot šajos vecajās tādās meža audzēs, es secināju, ka bieži vien tur nemaz nav šo te vecā meža pazīmju. Tad bija kaut kāds cits mēģinājums strādāt ar kartēm. Tad es secināju, ka arī tās kartes ir ļoti neprecīzi atbilst tā realitātei, jo, piemēram, ja skatās pēc šiem inventarizācijas datiem, gribētu noskaidrot, kur ir paši vecākie priežu meži, tad tāda būtu Jūrmalas māju pagalmos, kas, protams, ka nav mežs. Bet paralēli tam procesam es arī mēģināju saprast, kas tad īsti notiek gan ar šīm emisiju kvotām, kāpēc sabiedriskajā telpā parādās viens stāsts par to, ka vecie meži ir svarīgi, lai uzkrātu kā tādas emisiju krātuves. Un ir svarīgi arī klimata ziņā, bet citā rakursā, citā diskusijā var parādīties pilnīgi pretēja informācija, ka tur vecie meži mirst un ka viņi jau patiesībā nemaz nepiesaista to oglekli tik ļoti, kā gribētos. Tad bija tie daudzie dažādie jautājumi, kuru rezultātā es sapratu, ka tā tēma ir tik komplicēta, ka vienīgais veids, kā es varu runāt par viņu, ir vairāk tāda personiska skatu punkta un varbūt izmantot kaut kādas metaforas un līdzības. Laikam, ka tas, kas mani mazliet sašakāja, varbūt ir šis krausas izteikums par to, ka vecie meži mirst, bet tā realitāte, par ko viņš, kāpēc bija šis teikums, būtībā ir saistīts ar to, ka ekonomiski viņi paliek mazvērtīgāki, jo koks ir vecāks un otrkārt, ka tas sāk piesaistīt mazāk CO2 izmešus, bet no bioloģiskās daudzveidības viedokļa raugoties, tas vecais koks patiesībā kļūst arvien vērtīgāks. Un tad es domāju, ka tur ir diezgan daudz paralēls arī ar to sievietes ķermeni, kas gadsimtiem arī tika no vienas puses idealizēts, bet no otras puses gan pakļauts, gan kaut kādā veidā arī kontrolēts un kaut kādā brīdī arī ir bijis uztverts kā, pieņemsim, vīriešu īpašums. To pašu sievietes ķermeni gan mēs šeit neredzam, izņemot rokas.
Nē. Vismaz pirmajā brīdī izskatās, ka ir koksne, daudz koka un rokas. Jā, nu, rokas ir apzināts arī, protams, lēmums, jo tas ir arī stāsts par meža ambivalenci un nenoteiktību, jo, protams, no vienas puses es kritiski aicinu pārdomāt šīs resursos balstītās attiecības ar mežu, bet no otras puses es arī diezgan realistiski, lai saprastu, ka mēs nevaram izdzīvot bez meža apsaimniekošanas un ka mēs esam no tā atkarīgi. Un gal galā tas ir arī, teiksim tā, Latvijas teju vienīgais dabas resurss arī ekonomiski. Un roka arī ir kaut kāds tāds simbols, kas no vienas puses simbolizē rūpes, bet no otras puses vardarbību. Kas tieši parādās tajās fotogrāfijās, tur neparādās tikai roka, tur parādās arī citas man ķermeņa daļas, arī seja un ausis un vēders, bet jā, kaut kā tas, protams, ir tāds nedaudz arī varbūt ironisks žests, tāds mēģinājums animistiski paskatīties uz kaut ko, kas, protams, nav cilvēks, bet no otras puses tas vedina arī uz kaut kādu varbūt asociāciju lauku. Un savukārt tajās fotogrāfijās, kurās nav redzams šies mani paša ķermeņa atklājumi, tad es fokusējos varbūt uz kaut kādām tādām izpausmēm, kas man asociēs ar arī zinām vardarbības izpausmi tikai šajā gadījumā pret koku, bet no otras puses tur ir tāda, mēs varam paieties, fotogrāfija ar šo te izsmēķi, kas ir tā kā atstāts koka mizā, un tas, man liekas, arī, nezinu, kaut kur man liek domāt par vardarbību arī konkrēti, varbūt pret kādu sievietes ķermeni. Un domāt arī par ambivalenci. Es sapratu, ka tur arī ir tajā vispār izstādes iekārtošanas procesā ir ļoti neviennozīmīgs šis stāsts par mežu un resursos balstītu loģiku, jo mēs zinām, ka fotogrāfijas lielākoties tiek drukāts uz papīra, tāpat arī rāmi tiek izgatavot no koka, un tad sanāk, ka no vienas puses tas materiāls ir vēstījuma nesējs, bet no otras puses arī pats iemieso šo ekstraktīvismu loģiku. Un bieži vien arī, skatoties fotogrāfiem, mēs jau nepievēršam uzmanību tam, ka tas ir papīrs vai kaut kas cits. Mēs redzam to attēlu. Un mans mērķis bija varbūt padarīt to papīra materiālitāti redzamu, tā kā uzsvērt, ka tas arī ir savā ziņā koks. Un tāpēc es viņu plēšu. Jā, šis liekas ļoti vardarbīgs attēls, respektīvi, kur ir daudz fotogrāfijas kopā, kas rada tādu arī kā koksnes slāņojumu efektu. Jā, tur, protams, atklājās gan tie slāņojumi, gan arī tas veids, ka mēs, pieņemsim, nocērtam, tad mēs stādām jaunu koku un visu laiku ir kaut kas, tā kā mainās. Un, protams, jā, ka tas bija apzināts žests, kā veidot šīs kādā ziņā arī vardarbīgās attiecības ar materialitāti. Jā. Vēl es domāju šīs izstādes kontekstā, ka mežs bieži vien ir arī pirmais vispār tāda dabas fotogrāfija, kas asociētos ar kaut ko tādu ļoti skaistu un estētisku, ko cilvēki gribētu redzēt, nezinu, savu māju interjeros vai arī aiziet uz fitnes klubu vai zinu, ka vīršos parasti arī ir toltās ļoti skaists tas meža fotogrāfijas izmantotas, ka mēs jau to izmantojam visdažādākajos veidos, ne tikai kā tur sēņu iegūs vietu vai koks iegūs vietu, bet arī kaut vai lai apmierinātu mūsu estētiskās kaut kādas vajadzības un pat tādās
tādās nevainīgās praksēs, kā tur meža peldes vai meža terapija, kur mēs mēģinām it kā no vienas puses tuvoties tai dabai un ietiet dabā, arī tās ir kaut kādā veidā orientēts uz to, ka mēs kaut ko gūstam no tā meža kārtējo reizi. Un tāpēc ir tas darbs, vienīgais video darbs izstādē, kas saucās 10,000 soļu apkārt kokam, kurus arī praktiski apēju apkārt šos 10,000 soļus apkārt kokam, bet tā rezultātā izveidojas takajā. Savukārt šī kompozīcija pie sienas atsaucas uz šo meža fragmentācijas problemātiku. Jo, kā jau es teicu, šis īpaši vecais mežs ir ļoti fragmentārs, un tas nespēja nodrošināt to ekosistēmas funkcijas, kas tam būtu jānodrošina tieši dēļ šīs fragmentācijas, jo daudzām gan dzīvnieku, gan augu sugām ir nepieciešama diezgan liela dzīvotne, teritoriāli liela dzīvotne. Un pat ja viņi ir iesprostot kaut kādos tādos nelielos apgabalos, viņi nespēja izdzīvot. Pat teorētiski vajadzētu veidot tādus dabas koridorus, kur viņi varētu pārvietoties no vienas vietas uz varbūt kaut kādiem lielākiem apgabaliem. Un tad, šis darbs arī kaut kā atsaucās uz to fragmentāciju, bet arī tā fotografija, man liekas, kā mēdījis ir diezgan pateicīgi, lai domātu par fragmentāciju. Arī tā ir kaut kas tāds, ko tu no šīs trīsdimensiju realitātes, tu ar kadrējumu un šo divu dimensiju attēlu būtībā fragmentē to realitāti. Un arī domājot par pašām kālcirtēm, ja viņas tā kā vēro no augšas, tur vienmēr ir šeit perfektie taisnstūri laukumi, kas arī atbilst varbūt tai domāšanai, kā mēs visu mēģinām tā kā padarīt tādu kvadrātainu. Tas ir. Labi, paldies. Vīnu. Tur tajā tā. Čau. Čau.